Kazahstānas komandā tātad pēc tautības vietas ir vācietis Supers, un kamēr es to gribēju teikt, Ripa ir mūsu vārtos, pirmais piecinieks, un turpinās viss tas pats, kas iepriekšējās spēlēs. Pirmo zaudējumu vārtus tieši Latvijas izlasē. Tereškovs gūs šo panākumu. Jā. Nu, arī vācietis šī gadījumā Sergejs Naumovs varēs spēlēt labāk. Vācietim vispār ir katastrofāla rādītājs. Irbēm vidēji 5-6-8 ielaists Ripas, Naumovs 6-0-0, Marstāļskis 7-4. Šodien vārtus viņš guva. Diemžēl mēs tagad vārtus zaudējam. Vārtu guvums ir pirmajam pieciniekam atkal labākiem neapšaubām Kazahstānas komandā. Mūsu aizsargs Agris Savils bija laukumā, spēlētas 15 minūtes 0-4, atkal esam iedzinē lomā. Šodien Propals atstāja Ripu un to nozīmē augumu pārsvars divu cīņās, īpaši jau pie vārtiem. Propals gūs vārtus pēc Jevgeņija Koreškova piespēles. 15-0-4, ja būsim precīzi. Savils un Buļķis aizsardzībā spēlē tajā brīdī. Apmalē. Ātru uzbrukumā. Reķis pagūst, nepagūst Reķis un Krastīns aizkavējās līdz ar to. Kazahstānas hokejisti faktiski izslidoja 2-1 pret vienu Reķi. Šajā situācijā Krastīns bija aiz Kazahstānas hokejistiem un kārtējo reizi esam iedzinēji. Rezultāts kļūst 2-3. Supers būs vārtus. Nē, tas nebija Upers. Tas izsvies atkārtojumā. Lūk, šai situācija un šeit laba izspēle, tiešām laba izspēle. Tas bija Aleksandrovs. Aleksandrovs, kurš kopā ar Poliščuku izskadoja pret Reķis. Krastīns iekrita vidējās zonās. Spēlētas ir mugurā nesēdēs, kā mēs teikt, hokejisti, neviens no pretspēlētājiem. Jevgeņijs Koreškovs, labākais, rezultīvākais spēlētājs Kazahstānas komandā. Būtu kāds cits, būtu mazākas bažas par to, kas notiks tūdaļ pēc dažām sekundēm. Spēlētas ir 14 minūtes 53 sekundes. Soda metienu izpilda Jevgeņijs Koreškovs. Rezultāts ir 2-3 un tagad Sergejs Turies Sergejs Naumovs pret Koreškovs. Jā. 2-4. Nu jā, viņš apliecināja, ka ir labākais savā komandā, mums par nelaimi. Jāspēlē ir 5 minūtes un 7 sekundes pamatlaikā, joprojām saku pamatlaikā. Rezultāts ir 2-4. Taigers būs iemetienā Ciprus. Šeit atkārtojumā redzam Kazahstānas hokejistu priekus. Un mūsu skatītāji 2, diemžēl 2. Jā, Latvija spēlē pilnā sastāvā. Uzbrūk Kazahstāna. Koreškovs un Ripa ir vārtos, un tās ir beigas. Tās ir beigas, 2-5. Pēc minūtes un 52 sekundēm Latvijas hokejisti atstās olimpisko ledu un brauks māju. Es nezinu, šodien vai rīt, kā tam starpība. Kurš guva vārdu, sako, Jevgeņijs Koreškovs. Jā, Jevgeņijam Koreškovam šodien kārtēja rezultātivitātes punkti. Viņš jau gūs 5 vārtus.
да. Сәттілік шабуылда лайық турнирінде аяқтай алмады. Шабуылда Александр Корешков өте тамаша соққы және есеп 1-0. Қазақстан құрамасының ойыншылары бүгінгі ойында алға шықты. Третья шайба Евгения Корешкова на этом турнире. После передачи своего брата Александра Евгений мощно выстрелил в левую девятку ворот Кароля Крижана, и не было шансов у словацкого голкипера отразить эту шайбу. Наши хоккеисты играли в большинстве, еще раз смотрим. Евгений Корешков пас Александру, Корешкову тот делает пас защитнику, обыгрался с ним. И передача своему брату Евгению в одно касание мощно пробил щелчком в левую девятку. Нет, не успел среагировать на этот бросок словацкий голкипер. 1-0 сборная Казахстана впервые на этой Олимпиаде повела в счете. Евгений Корешков, напомню,